Saules sveiciens ir ne tikai superīgs veids, kā no rīta pamosties un izkustēties, bet to var labi arī izmantot, iesildoties pirms treniņa. Kustība ietver gan izstaipīšanos, gan nedaudz spēka elementu, gan pilnīgi visu locītavu izlocīšanu. Šī ir variācija no manas puses, kuras esmu ietvērusi arī muguras augšzemes rotāciju, lai nodrošinātu to, ka mēs esam izkustējušies pilnīgi visos virzienos. Ērtības labad katru no saules sveicienu pozām es esmu nosaukusi dzīvnieku vārdos, lai vienkārši būtu vieglāk atcerēties, kas pēc kārtas būtu jāpilda. Rīta rosmē par godu pietiktu ar 3 līdz 5 minūtēm saules sveicienu, lai tu justos daudz enerģiskāk un foršāk no rīta. Tas ir apmēram 1 dziesmas garumā. Tātad pastiepamies uz augšu, tērpiņš iet uz leju plankā, apguļamies uz vēdera, čūska, suņa poza, paceļam kāju, ķirzaka, pagriežamies pret sauli, suns, paceļam kāju, ķirzaka, pagriežamies uz otru pusi un tārpiņš iet atpakaļ.